Sveicināti! Um, Mani sauc Dīts Rozenbergs, esmu fizioterapeits, strādāju slimnīcā Ģintermuiža agrīnās intervences pakalpojumā. Bet šodien vēlos ar jums parunāt par tādu lietu kā veselīgu novecošanu un fizioterapiju. Materiāli, ko apskatīsim šajā lekcijā, būs pieejami fizioterapeita mājaslapā un arī caur šo kvadrātkodu. Tā, ķersimies klāt pie veselīgas novecošanas jēdziena. Um, Kas ir veselīga novecošana? Tad Pasaules veselības organizācija kā veselīgu novecošanu definē funkcionālo spēju attīstīšanu, saglabāšanu kā procesu, kas padara iespējamu labbūtību visā mūža garumā, un tā skaitā vecumdienās. Un tad, kas ir funkcionāls spējas? Tās ir spējas un resursi, kas ļauj mums īstenot, uzsākt, īstenot un pabeigt darbības, kas mums ir vērtīgas un nepieciešamas. Tās var būt tādas aktivitātes kā ikdienas aktivitātes, pašaprūpe. Tas var būt arī jaunu zināšanu apguve, mācīšanās, prasmju apguve un attīstīšanās, sevis attīstīšana visu mūžu garumā. Tā var būt tik vienkārša lieta kā pārvietošanās, kam tā ir vienkārša, kam vairs nav vienkārša. Tā var būt arī attiecību veidošana un uzturēšana ar citiem cilvēkiem, kas nav mazsvarīgi. Un tā ir arī piedalīšanās sabiedrības dzīvē. Tad funkcionāls spējas nozīmē to, ka mēs spējam īstenot visas savas ieceres saprātīgās devās. Uh, Ko tas nozīmē vairāk, ja mēs domājam, kas jādara cilvēkam, lai piedzīvotu tādu veselīgu novecošanos? Cilvēkam jāpievērš uzmanība vairākām lietām. Tās ir rūpes par savu fizisko veselību, rūpes par savu psihisko veselību un rūpes par savu prāta veselību. Un katrā no tām tūdaļ iedziļināsimies nedaudz vairāk. Sāksim ar rūpēm par fizisko veselību. ASV Nacionālais novecošanas institūts iesaka rūpēties par savu fizisko veselību vairākos veidos. Kā pirmo galveno izvirzot fiziskas aktivitātes, jeb kustēšanās, kustēties vairāk, pievērsties veselības, sportam, veselīgām nodarbēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums nav jākļūst par profesionāliem sportistiem, bet mums vienkārši pietiekami bieži ir jānodarbojas fiziskām aktivitātēm. Tas, ko nozīmē pietiekami bieži, tas nozīmē, ja mēs aktivitātes izteikti kā tādu piepūles daudzumu, tāda mērenā piepūlē tās būtu vismaz 150 minūtes nedēļā. Ja tāda augsts piepūles, tad līdz 75 minūtēm nedēļā nozīmē, ka mēs ieguldītu sevi tādu darbu, kas ļauj mums uzturēt veselību. Ja mēs gribam kaut ko būtiski mainīt, tad tā minūtēm jābūt daudz lielākām nedēļas laikā. Vairāk par fiziskām aktivitātēm jūs varat atrast šeit SPKC izglītojošos materiālos un arī fizioterapeitu asociācijas mājaslapā. Nākamā lieta, kas ir būtisks domājot par rūpēm par fizisko veselību, ir veselīga ēšana. Es kā fizioterapeits jums ārkārtīgi daudz par to pastāstīt nevaru, bet es varu atzīmēt tādas pamatlietas. Veselīga ēšana nozīmē, ka uzņemt pietiekamu ēdienu daudzumu, ne par daudz, ne par maz. Mūsdienās uzņemt par daudz reizēm ir ļoti viegli, bet uzņemt par maz tas kļūst aktuāli it īpaši vecumdienās. Kas ir nākamais? Uzņemt sabalansēt ēdienu. Ko tas nozīmē? Kad ir pilnvērtīgs visu nepieciešamo uzturvielu daudzums, pietiekami daudz tauku vielu, ogļhidrātu, pietiekami daudz olbaltumvielu un pietiekami daudz šķiedrvielu, kas viss ir nepieciešams, lai uzturētu veselību un neradītu veselībai kaitējumus. Nākamais vēl atkāpīte par veselīgu uzturu. Šeit ekrāna augšējā labajā malā jūs redzat, ir arī aktīvā saite uz SPKC materiāliem, slimību profilaks kontrols centra materiāliem, un caur kvadrātkodu jūs varat nokļūt un uzzināt vairāk dažādiem ēšanas ieteikumiem visā mūža garumā. Nākamais ir gulēt veselīgu miegu. Tas izklausās ļoti vienkārši, bet ko tas nozīmē? Veselīgs miegs nav tikai pietiekamas stundas, un stundām ir nozīme. Veselīgs miegs ir arī nepārtraukts miegs un miegs, pēc kura cilvēks jūtas izgulējies. Tas nozīmē, ka mēs saulaicīgi aizējam gulēt, guļam pietiekami un pamostamies ne par ātru, ne par vēlu. Ja cilvēks bieži naktī mostas un pēc tam nevar iemigt, tas nav gluži veselīgs miegs. Ja cilvēks agri no rīta pamostās un nevar atkal iemigt, tas arī nav veselīgs miegs.
Bet kopumā tas ir stāsts par to, ka mēs ievērojam tā saucamo miega higiēnu, mēs atbrīvojamies no visādiem kairinātājiem pirms miega, kas varētu mūs uzturēt tādus satrauktus un uzbudinātus, un laikus aizējām gulēt, guļam higiēniski piemērotā telpā un guļam pietiekami ilgu laiku. Nākamajās rūpes par veselību, ko mēs varam ņemt vērā, ir atmest smēķēšanu, vai to nekad neuzsākt. Nu, ja mēs nekad, ja mums ir iespēja nekad neuzsākt smēķēšanu, šī iespēja jāizmanto, ja tomēr mēs esam ļaujušies šim kārdinājumam un devušies smēķēšanas pasaulē, tad atmest smēķēšanu būtu viena no lietām, ko noteikti vajadzētu izdarīt. Par to, kā to izdarīt, šeit ekrāna labajā apakšējā stūrī ir atkal materiāls no slimību profilakses kontrolas centra, caur kvadrātkodu jūs tam varat piekļūt. Un vēl nākamais ir stāsts arī par citiem kaitīgiem ieradumiem, kā alkohola patēriņa ierobežošana un samazināšana līdz minimumam. Neatkarīgi no tā, kādas diskusijas par sarkanvīnu labvēlīgām vai nelabvēlīgām ietekmēm sirds asinsvadu slimību kopumā ir zināms, ka vislabākā alkohola deva ir nekāda alkohola deva, un tā vislabāk ietekmē veselību ilgtermiņā. Īstermiņā tam varbūt nebūs tik lielas nozīmes. Tātad pēc iespējas samazināt, un ja varam izslēdzam alkohola patēriņu savā dzīvē, kā vien varam. Un pēdējās rūpes par mūsu fizisko veselību ir regulāri apmeklēt ģimenes ārstu. Nu, tas nenozīmē kļūt viņam par labāko draugu un katru otro dienu piestaigāt. Tas nozīmē, ka veikt regulāri vismaz reizi gadā veselības pārbaudi, veikt visus nepieciešamos profilakses pasākumus, pārbaudīt visu orgānu sistēmu stāvokli, lai nodrošinātu, ka mēs dzīvojam veselīgu dzīvi. Tādā ātrumā tas ir par rūpēm par fizisko veselību. Nākamais, ko mums vajadzētu ņemt vērā veselīgas novecošanās saistībā, ir rūpes par psihisko veselību. Ar to atkal ir vairākas lietas, kam pievērst uzmanību. Pirmkārt, maziniet vientulību. Izklausās vienkārši, bet tas, protams, ir tāds zināms izaicinājums. Kādēļ mazināt vientulību? Mēs zinām, ka daļai cilvēku ar gadiem samazinās tas saucamais sociālais lokus cilvēki, kurus mēs pazinām, kuriem mēs ikdienā miedarbojamies un kuriem mēs vēlamies pavadīt laiku kopā. Šo cilvēku skaits samazinās dažādiem dēļ. Un tas var nonākt līdz tādai situācijai, kur mums beigās nav par rokai neviena, ar ko uzturēt draudzību. Un tad tas, kas mums jādara, lai mēs saglabātu savu psihisko veselību, ir jābūt aktīviem, mēģinot vai nu uzturēt esošās draudzības, ja mums tās ir pieņemamas, vai veidot jaunas. Kādēļ tas ir būtiski? Jo cilvēks tomēr ir tāds sabiedriska būtne. Absolūti lielākai cilvēku daļai ir nepieciešama miedarbība citiem cilvēkiem, sarunāšanās, jauka kopīga laika pavadīšana, un ir vairāk veidi, kā, protams, to var izdarīt. Mēs varam doties kaut kādā fizisko aktivitāšu nodarbībām, grupās. Mēs varam pievienoties kaut kādiem izklaižu klubiem, vaļasprieku klubiem. Iespēja daudz. Galvenais ir, ka mēs kaut ko darām regulāri un ka mums veidojas cilvēku loks ap mums, ar kur mēs labprāt pavadām laiku, par kuriem mēs varam dalīties savās pārdomās, uzskatos, vērtībās, jo tas palīdz saglabāt psihisko veselību. Nākamais ir paziņojums ļoti vienkārši, bet dzīvē tas var būt arī lielāks izaicinājums. Neļaujiet nelabvēlīgam stresam sevi pārņemt. Atceramies, ka stress ir normāla fizioloģiska reakcija, kā atbilde uz iekšēju vai ārēju kairinātāju, kas izjauc mūsu līdzsvaru. Un tas lielākā māksla pēc šādiem satricinājumiem ātri atgriezties atpakaļ tādā miera stāvoklī. Ir vairāki ceļi, kā saglabāt tādu, kā atgriezties atpakaļ pie miera stāvokļa. Mēs varam izmantot dažādas fiziskas aktivitātes, mēs varam izmantot dažādas elpošanas vingrinājumus, mēs varam izmantot dažādas domāšanas prakses. Galvenais ir mēģināt, un galvenais ir meklēt risinājumus, kā mēs varam ātrāk atgriezties pie līdzsvara. Neļaujiet depresijai sev pārņemt. Nākamais sauklis, kas izklausās tikpat vienkārši, bet dzīve var būt lielāks izaicinājums. Līdzīgi kā ar šo nelabvēlīgo stresu, depresija ir, ja nevienmēr absolūti novēršama, tad bieži vien ļoti kontrolējams pasākums. Mums jau galvenais ir neļaut tiem depresijas simptomiem pāraugt par tādu klīnisku smagu saslimšanu.
Tā ir mirklī, kad mēs jūtam, ka mūsu garastāvoklis kļūst ar vien sliktāks, ka mūsu pašvērtības kristu un mūs pārņem bezcerība un bezspēcība. Mēs būtiski meklēt palīdzību, un tā nevienmēr jābūt milzīgai palīdzībai. Galvenais ir atrast risinājumu, lai mēs atbrīvotos no šīs sajūtas, ka mums nekas nesanāk un ka mēs nolemti kaut kādā neveiksmē. Interesantā kārtā ļoti bieži tas, kas palīdz fiziskas aktivitātes, mums palīdz kontrolēt tādas vieglas pakāpes depresijas simptomus un mazināt šos nepatīkamās sajūtas par sevi. Kā pretdarbība visiem šiem nelabvēlīgajiem ietekmēm ir stāsts par vaļaspriekiem. Vaļasprieki ir nodarbes, kas nav saistītas tiešā veidā ar naudas pelnīšanu, kam nevienmēr ir kaut kāda veida tādas pragmatiskas, racionāls ikdienas vajadzību nodrošināšanas funkcijas. Nu, bet tas var, protams, arī būt no ēst gatavošana, varbūt vaļasprieks un tā. Bet vaļasprieki ir nodarbes, kas mums sagādā prieku, ļauj mums atpūsties no kaut kādiem ikdienas citiem pienākumiem, kas ļauj mums izbaudīt to, ka mēs kaut ko protam, kaut ko varam izdarīt. Tas vaļasprieks varbūt kaut ko mācīties darīt, kaut ko gatavot, veidot un tā tālāk. Ja kurā gadījumā vaļasprieks aizpilda to telpu mūsu prātos, kas var palikt brīva nelabvēlīgām domām vai nejēdzīgām, bezjēdzīgām domām par jebko. Vaļasprieks dod dzīvē zināmu nozīmi, ļauj mums virzīties tālāk, nodrošināt sevi pret kaut kādiem nostiprināties pret dzīves vējiem. Un kā pēdējais pieteikums ir rakstīt dienas grāmatu. Dienas grāmata ir brīnišķīgs veids, kā veikt vairākas lietas. Pirmkārt, sarunāties ar sevi, izvērtēt savu pieredzi, savu dienu. Tas var būt veids, kā ieraudzīt savas domas, uzrakstītas papīra. Tas, kas maļās pa galvu, nevienmēr nonāk līdz tādai vietai mūsu dzīvē, bet tam ilgi, ka mēs to pierakstam, vienalga kādā veidā, roku vai datorā, mēs varam ieraudzīt, kas tad patiesībā tajā mūsu galvā notiek. Tas ir veids, kā mēs varam ilgtermiņā izsekot līdzi, kas notiek mūsu dzīvē, kādas domas dominē mūsu prātos. Tas var būt brīnišķīgs veids, kā ieraudzīt sevi tā kā nedaudz no malas, un tas palīdz saglabāt psihisko veselību ļoti labi. Tas par rūpēm par psihisko veselību šajā brīdī viss. Un tas trešais lielā grupa, ko nepieciešams aktīvi īstenot un būt aktīvam savas dzīves pavēlniekam, ir rūpes par savu prātu veselību. Svešvārdā to vēl sauc par kognitīvo veselību, izziņas funkciju veselību. Kā mēs to varam darīt? Jūs redzat, ekrāna apakšējā malā ir uzskaitīti visi tie padomi, kas nāca no fiziskās veselības. Tas būtiski ietekmē prāta veselību. Tad ķermenis un prāts ir viens veselums. Ja zūd viens, tad zūd arī otrs. Tādēļ, rūpējoties par savu ķermeni, mēs rūpējamies par prāta veselību. Veselā miesā vesels gars bija teiciens. Ir joprojām. Bet ir vēl pāris tādas konkrētākas, specifiskākas darbības, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu savu smadzeņu darbību attiecībā uz domāšanu, atmiņu un tā tālāk. Pirmkārt, viena lieta ir apgūt jaunas prasmes. Ja mēs visu laiku atkārtojam tikai to, ko mēs protam darīt, un nemācāmies neko jaunu, prāts kaut kādā veidā attīst tādu kā bāzes modeli un vairs neiet plašumā, ja tā varētu teikt. Jaunu prasmu mācīšanās izaicina mūsu prātu, liek smadzenēm attīstīties, uzturēt sevi formā. Un jaunas prasmes, tam nevienmēr jābūt milzīgām prasmēm. Mums varbūt nav obligāti jāiegūst kaut kādi 5 doktora grādi vai jāapgūst jaunas profesijas, bet tas varbūt arī niecīgas prasmes. Es, piemēram, nekad neesmu mācījies tamborēt, ir iemācījies kaut kādas 5 musturs iztamborēt. Valodu mācīšanās vienmēr ir ļoti vērtīgs risinājums, jo tas izsist mūs no tādas komforta robežas. Ja kurā gadījumā tādu prasmu mācīšanas, kas prasa piepūlēt domāšanu, lai mēs uzņemtu jaunu informāciju, apstrādātu jaunu informāciju, spētu atsaukt atmiņā informāciju, viņu pielietot jaunos negaidītos apstākļos, ir kaut kas, kas palīdz mūsu prātam dzīvot veselīgu dzīvi. Nākamais ir iesaistīties nodarbēs, kas liek prātam strādāt. Spēlēt spēles, lasīt grāmatas, rakstīt vēstules. Būtiskākais, līdzīgi kā ar to prasmu mācīšanos, ir tas, kā tās spēles mūs izaicina domāt. Ja mēs spēli esam atkoduši līdz galam, mēs vienkārši viņu mehāniski atstrādājam,
Es nezinu, tas spēlē kaut kādu kāršu spēli, kuras jau zinu, kas tur notiks, un man nav nepieciešamība piepūlēties. Tas nebūs tik efektīvi, kā spēlēt tādas spēles, kurās mēs nevienmēr varam paredzēt nākamo soli, kur mēs esam spiesti vairāk domāt, vairāk plānot, rēķināties un tā. Tādēļ vienmēr arī šahs un dambreta, kur ir iespējams neskaitāmas kombinācijas, reizēm var pārspēt primitīvākas spēles. Bet, protams, mēs varam dažādas spēles spēlēt ar pužļu likšanu, kas to telpisko domāšanu attīsta un tā tālāk. Lasīt grāmatas, un, protams, tās ir grāmatas, kas atkal mūs izaicina tādā ziņā, ka mēs apstrādājam jaunu informāciju, mēs par viņu domājam. Vēsturi rakstīšana tāpat. Un kā jau tiesa brīži teicu, fizikas aktivitātes, veselīgs uzturs, veselīgs miegs, kaitīga ieraduma atmešana ir veidi, kā mēs ļoti varam palīdzēt savai prāta veselībai. Labi. Uh, Tas par veselīgas novecošanas tādiem principiem, ko katram cilvēkam būtu vērts darīt. Un visu informāciju, kā es redzatu, papildus plašākas zināšanas, jūs varat atrast dažādos slimību profilakses un kontrolas centrā informatīvos materiālus sabiedrībai, kas ir pieejami šeit caur kvadrātkodiem. Bet tagad nedaudz novirzīsim uzmanību uz citu jautājumu, kādēļ es kā fizioterapeits par to runāju vispār, par fizioterapiju kā tādu. Un īsumā nedaudz atgādināšu, kas tad ir fizioterapeits. Tā ir tāda varbūt nedaudz kokaināka tā definīcija, bet jebkurā gadījumā fizioterapeits pirmkārt ir ārstniecības persona. Un tad fizioterapeits nav cilvēks, kurš pamodās no rīta un izdomā, ka viņš tagad ir kaut kāds maģiskais burvis, kurš ārstēs cilvēks. Nē, fizioterapeits cilvēks, kurš ir gājis cauri formālai augstākās izglītības iegūšanas procedūrai, pierādījis savu kompetenci un ir apmācīts strādāt ar cilvēkiem veselības aprūpē. Tad funkcionāls speciālists nozīmē, ka fizioterapeita primārais mērķis ir palīdzēt cilvēkam vai nu atgūt, vai uzturēt, vai uzlabot kādu no funkcijām, ja tās ir apdraudētas. Tad fizioterapeits primāri ir vērsts tieši uz personu vērstas terapijas īstenošanu, tad atbildēt uz, ja tā varētu teikt, pacientu vajadzībām, uz personas vajadzībām, veicinot aktīvu līdzdalību, palīdzot atgūt zaudētas funkcijas un mazināt tādu funkciju trūkumu vai to kompensēt gadījumā, ja funkcija ir neatgriezeniski zaudēta. Piemēram, ja kāds cilvēks ir zaudējis kādu ķermeņa daļu, tur roku vai kāju, tad fizioterapeits viņam var palīdzēt atgūt pašaprūpes prasmes, pārvietošanās prasmes arī ar kompensējušiem līdzekļiem. Okay, tas bija fizioterapeits. Un ko tad fizioterapeits dara? Tas, ko fizioterapeits dara, primāri, ar ko fizioterapeitam vajadzētu sākt, kad ja jūs aizieties pirmo reizi ar fizioterapeitu, viņam vajadzētu iepazīstināt sevi un pastāstīt, kas tagad notiks. Nevis jūs atverat durvis un fizioterapeits saka, nāc gulēs, tūlīt tev kaut ko tur padarīšu, bet iepazīties un saprast, vienoties par to notikumu, kas tagad notiks. Fizioterapeitam vajadzētu noskaidrot, kas tad ir tās vainītes, kas te noticis cilvēkam, kāda viņš ir ieradies. Un balstoties uz šīs savāktās informācijas bāzes, tad viņš var izvēlēties, kādu veidu apskatu tad ir jāveic. Vai tas cilvēks ir jālūdz kaut kādu miesas gabalu atkailināt, lai viņu apskatītu, vai tas nav nepieciešams. Vēl tas, ko fizioterapeits dara, viņš vienmēr uzprasa cilvēkam, kas ir tas, ko vajadzētu sasniegt, kas ir mērķis, kādēļ mēs ieradāmies, kādēļ mēs esam šeit, ko jūs kā cilvēks gribat izdarīt ar to situāciju, kurā jūs esat. Fizioterapeits bieži izmanto dažādus standartizētus novērtēšanas instrumentus, un tā skaitā pašnovērtējumu instrumentus, ja mēs domājam psihisko veselību, tie absolūti lielākajā daļā gadījumu ir pašnovērtējumu instrumenti. Un balstoties visu ievākto informāciju, fizioterapeits izvērtē terapijas nepieciešamību. Bet, ja nevienmēr terapija ir nepieciešama, reizēm pietiek ar ieteikumiem, reizēm terapija ir nepieciešama. Un tad, tikai tad mēs varam runāt par kopīgu mērķu, izvirzīšanu, kopīgu plānošanu un, protams, ar pacientu piekrišanu. Bez piekrišanas te nekas nenotiek. Tas stāsts par pirmajā reizē mēs izējām cauri visām šitām pasākumam, nākotnē, kas sagaida. Tas nozīmē, ka fizioterapeits ir pietiekami kompetents, lai plānotu terapijas noiet. Terapijai nevajadzētu būt haotiskai un nevajadzētu atbildēt katrām kaut kādām dzīvesveidu plūsmām, bet terapijai jābūt plānam. Jums bija šāda problēma, jūs gribat sasniegt šo, mēs darīsim šādi. Mēs par to vienojāmies, mēs to ejam.
Līdz ar to liela daļa no fizioterapijas ir vērsta tieši uz izglītošanu. Jauna prasme apmācība, ja mēs domājam par fiziskiem vingrinājumiem, kādā veidā jākustina roka, kāja, jebkur ķermeņa daļā, lai mēs panāktu izmaiņas. Bet bieži vien tas ir stāsts par to, ka fizioterapeits sniedz informāciju, kas izskaidro problēmas būtību, problēmas cēloņus, problēmas ietekmi, kas izskaidro mehānismus, kas uztur esošo problēmu. Piemēram, fizioterapeits arī izskaidro, kādēļ fizioterapijas metodas varētu strādāt. Ja mēs domājam par veselības traucējumiem, tad izglītošanas darbs ir milzīga sastāvdaļa no fizioterapijas. Tad mēs nonākam šajā attēlā tādos mazā, visi kopā, lielākoties tas, ko dara fizioterapeits, ir redzams šajā bildē. Tie ir dažādi veidi fiziski vingrinājumi, spēkam, līdzsvaram. Tas var būt arī elpošanas vingrinājumi, un tie var būt relaksācijas vingrinājumi, mīksto tehnikas. Domājot par veselīgu novecošanu, mēs zinām, ka spēka vingrinājumi ir būtiski, jo ar gadiem ejot, cilvēkam sāk zust tā saucamā muskuļu masa. It īpaši, ja mums ir mazkustīgs dzīvesveids, muskuļu masa zūd spēks. Tas nozīmē, ka ar mazāku spēku mums ir grūtāk izdarīt lietas, ko mēs agrāk domājam, ka varam vienkārši, līdz pat tādai situācijai, ka mums var kļūt grūti izdarīt vienkārši ikdienas aktivitātes. Kā pa kāpnēm, kaut ko izcelt, pacelt, pastumt un tā tālāk. Tad spēka treniņš, un šajā gadījumā tas nav domāts vienmēr tādā atletismu, bet par tādu ikdienai vajadzīgu spēku uzturēšanu ir fizioterapeita kompetence. Vēl domājot par nākamo stāstu, tas, ko es pieminēju agrāk, jau izturības vingrinājumi, tās mērenās vai augstās intensitātes aktivitātes. Reizēm mums pietiek jaudas īstermiņa darbiņiem, maziem darbiņiem, bet ilgtermiņā nē. Nu, ja man jāaiziet tur līdz veikalam, kas ir kilometri no manas mājas, tad pusceļā man jāapstājas, ja pietrūkst jaudas, nogurums uznāk. Tad fizioterapeits var izsnāt arī šo, palīdzēt uzlabot izturību, lai mēs varam ilgāk iesaistīties mūsu vēlamās aktivitātēs. Ja es gribu aizbraukt kaut kādā ceļojumā, uz kādu kalnu, lai es to varētu izdarīt, un samazināt to nespēju arī mazākās vienībās, ikdienas darbos. Nākamais, domājot par veselīgu novecošanu, līdzsvaru koordinācijas vingrinājumu, kas ir ļoti būtiski tajā mirklī, kad mēs sastopamies situācijā, kur parādās risks paklupt, paslīdēt, aizķerties. Tas ir stāsts par slidenām ielām ziemās, tas ir stāsts par nelīdzenām virsmām mūsu dzīves vietā, darba vietā. Fizioterapeits var palīdzēt uzlabot to pašu muskuļu spēku, bet apvienojumā arī ir mūsu koordinācija, līdzsvara kontrole, lai mēs nezaudētu līdzsvaru, mēs nenokristu. Pat ja mēs paklūpam, lai mēs spētu atgūt līdzsvaru un noturēties kājās. Kas ir ļoti būtiski, lai mazinātu iespēju salauzt. Senioriem būtisks ir risks salauzt gūžu kakliņa. Tas ir kājas kaula daļu, kas cilvēku padara ilgstoši nekustīgu. Un tas ir milzīgs risks veselībai kopumā. Tad līdzsvaru saglabāšana ir tas, ko fizioterapeits var palīdzēt izdarīt. Domājot par psihisko veselību, elpošanas vingrinājumi, relaksācijas vingrinājumi ir lietas, kas palīdz mums kontrolēt stresu. Tādā ziņā, ja mēs sajūtam kaut kādu trauksmes uzbudinājumu, kādu citu veidu nepatīkamu satraukumu, tad elpošanas vingrinājumi ir kaut kas, kas mums palīdzētu pirmkārt mazināt to stresa efektus un otrkārt ilgtermiņā uzlabot tādu spēju izturēt un spēju vadīt stresu. Tas pats attiecās relaksācijas vingrinājumiem. Mēs varam apgūt prasmi labāk izjust savu ķermeni un labāk saprast, kādas norises tur notiek, kādas emocijas ietekmē mūsu ķermeni. Vēl tas, ko reizēm fizioterapeits var palīdzēt, ir manuālās terapijas tehnikas. Tas ir vairāk saistīts ar kaut kādas problēmas ar skeletu muskuļu aparātu. Kaut kādu veidu, ja mēs pēc traumas esam guvuši kaut kādu veidu mobilitātes ierobežojums, nekustās roka kāja, tad manuālās terapijas tehnikas brīnišķīgi palīdz atjaunot mobilitāti. Reizēm manuālā terapija palīdz arī tad, ja mēs esam kaut kādu veidu ilgstošu pārmērīgu stresu ietekmē, guvuši saspringumu kakla daļā, roka, plecs, kaut kas nekustās, manuālā terapija brīnišķīgi var palīdzēt. Bet tā, protams, nav vienīgā tehnika.
Nākamais fizikālās medicīnas metodas ir kaut kas, ko fizioterapeits arī var lietot. Klasiski tas var būt augstumpaka vai augstuma pūšana gadījumos, kad ir akūts iekaisums. Ir vēl, protams, arī citas fizikālās medicīnas metodas, bet tas ir kā pienesums papildus agrāk minētajām fiziskiem treniņiem. Fizikālās medicīnas metodas, diemžēl, nespēja vienas pašas atrisināt visas dzīves problēmas. Tas ir kā papildinājums, ko fizioterapeits var pielietot. Papildus jau pieminētajiem izglītojošiem darbam un fiziskiem treniņiem. Tas, ko vēl, protams, fizioterapeits darbi sadarbojas tuviniekiem. Un sadarbība ir viena no atslēgām. Atceramies, ka cilvēkam mēs nedzīvojam izolēti, mēs dzīvojam sabiedrībā, un sabiedrība ir daļa, kas ietekmē mūsu ikdienu. Un sadarbība ar tuviniekiem var palīdzēt uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, labbūtību. Bet īpaši tas ir aktuālāk agrīnos dzīves gados bērniem, un tas, protams, būs aktīvāk, nozīmīgāk arī senioru vecumos. Tas, ko vēl fizioterapeits dara pēc tam, kad tā terapija rit, tā nav bijis tikai viena reize, bet mēs vairāk reizes tiekamies, tad fizioterapeits regulāri veiks atkārtot novērtēšanu, lai saprastu, mēs virzamies tā mērķa sasniegšanu vai nevirzamies. Fizioterapeits analizē visus šos rezultātus, lai saprastu, ja mēs virzamies dzīve skaista, kurā mirklī mēs varam beigt terapiju, jo terapija nav jābūt mūžīgai, terapija kaut kad ir jābūt arī noslēgumam. Un jāsaprot arī, kurā mirklī, mēs virzamies, mēs izmēģinām to un to un to. Varbūt līdz galam nestrādā, varbūt nepieciešams kaut kas cits mainīt, varbūt fizioterapija viena pati nepalīdz. Arī tāda situācija var gadīties. Un, protams, iegūst ikdienisko saiti, kas ir ļoti būtisks, jo mēs strādājam komandā. Tad tas nav tā, ka fizioterapeits kaut ko no malas tur maģiski uzbur un cilvēkam kļūst labāk. Nē, bez cilvēka aktīvas līdzdalības fizioterapija bieži vien neko nespēja padarīt. Vai arī tie iegūmi ir ļoti, ļoti nenoturīgi. Protams, ka viss pieminētais stāsts ar izglītošu darbu ir veicināt veselību pratību. Tas nozīmē izpratni par to, ko nozīmē veselīgi dzīvot, ko nozīmē veselīgi novecot. Izpratni par to, kas ir aplamas lietas, ko nedarīt, un kas ir vēlams lietas, ko darīt. Laimīga izvēle ir pietiekami plaša, lai mēs atrastu veidu, kā veselīgi dzīvot, ne tikai novecot. Un, protams, kad veicina veselīgu dzīvesveidu. Tas ir stāsts par to, ka fizioterapeiti vienmēr saka, ja ir iespēja uztieties, ja ir iespēja ēdēt veselīgi, ja ir iespēja veselīgi izgulēties, ja ir iespēja nelietot atkarības izlaistošas vielas, atmetiet kaitīgos ieradumus, ja ir iespēja trenēt savu prātu. Tas, ko vēl fizioterapeits dara, kas varbūt nevienmēr tāds klāji redzams, ir fizioterapeits vienmēr dokumentē visu, kas notiek. Fizioterapeits ārstniecības persona, pild visas formālās prasības par medicīniskās dokumentus rakstīšanu, par medicīnisko ierakstu uzskaiti. Fizioterapeits arī sagatavo izrakstu. Tas nozīmē, ka, ja mēs pabeidzam to noslēgumu, tad vajadzētu būt kaut kādam papīram galā, kur tad rakstīts, kāda bija problēma, kas tika darīts un kāds ir rezultāts. Un fizioterapeits, protams, ievēro darba drošību. Fizioterapeitam nevajadzētu strādāt tur kaut kur stalažām augstceltnes pašā galā. Fizioterapeitiem nevajadzētu strādāt tur ēkā, kas aplūst, un kur ir atklāti elektrības vadi vai stūrī, kurās ugunskurs. Darba drošība ir pacienta drošība, protams. Protams, ka fizioterapeits ievēro ētikas normas, nozīmē, ka fizioterapeitam nevajadzētu tik līdz pacients pie durvīm ārā sākt visiem publicēt internetā visu, ko viņš par viņu domā. Fizioterapeits nestāsta ārpus kabineta, kas tur pie viņa nāk un kuram cilvēkam kāda vainība ir. Protams, ka fizioterapeits kā ārstniecības pārstāvis spējīgs sniegt neatliekamu medicīnisko palīdzību krīzes situācijas, kad cilvēkam tāda nepieciešama. Ja rodas sirdsdarbības elpošanas traucējumi, fizioterapeits ir spējīgs palīdzēt un nodrošināt vai dzīves uzturēšanu, vai dzīves pasākumus, līdz ierodās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Tas, kas varbūt kā pats noslēdzošais, bet nebūtu nemazāk svarīgākais, ir fizioterapeits īstenot kvalitātes kontroli. Nozīmē, ka fizioterapeits vienmēr domā, vai tas, ko es daru, palīdz, vai es pietiekami daru, ko es varu darīt labāk, vai es daru pa daudz, kāda ir mana pakalpojuma kvalitāte, kāda ir mana darba kvalitāte. Vai es nodrošināju tādu vidi, kas palīdz cilvēkiem atgūt veselību. Tam visam nepieciešama kritiska domāšana, kritiska informācijas analīze. Fizioterapeits nav cilvēks, kurš ieraksta mākslīgā intelekta rīkā jautājumu, paņem atbildi un vienkārši pat aiznojas pacientam neapdomā. Nē, fizioterapeits tas, kurš domā, kas ir par lietu,
kāda problēma, kādi ir faktori šeit, ko es ar to varu darīt, kas palīdzēs, kas nepalīdzēs. Tas stāsts par fizioterapiju un veselīgu novecošanu. Tā šī nelielā prezentācija ir balstīta uz šiem resursiem, tad fizioterapeitu asociācijas resursi, Pasaules veselības organizācijas resursi un Nacionālais institūts novecošanai no ASV. Vairāk par veselīgu novecošanu fizioterapiju jūs varat atrast Fizioterapeitu asociācijas mājaslapā. Šeit gan kvadrātkodā, gan saitē ir pieejami daudz materiālu, kurā tas pats, ko es stāstīju, varbūt pat vairāk pastāstīt sīkāk, varam savā ātrumā, savā laikā to visu izpētīt. Paldies par uzmanību, lai jums brīnišķīga diena!